Pie Rīgas robežas uz Vaskaras šosejas kustībai traucējot visai ievērojamam militārās tehnikas kolēnam. Vēl viens šoreiz sakarās impērijas sarīkots asiņainais janvāris Rīgā. Kad Rīgā pēdējo reizi bija cilvēks vēsturē tas ir aizsargājusi neatbrīvot. Vaicājiet Marksam vai Linčam. Nu ko, vienīgajai zinātniskajai mācībai tanki un automāti ir vienīgie dzelžainie argumenti pret tādiem pilsonīgiem virzieniem kā tēva zeme un brīvība. Šis dzīvos, kur es jums gribu nolasīt, ir arī komponēts. Ļoti nesen ir uzrakstīta mūzika. Mūzika ir uzrakstījis mans draugs Niks Matvējovs. Un es ceru, ka mēs tuvākajā laikā to realizēsim mūzikā, iespējams arī televīzijā. Tad šodien ir tāds brīdis, kad vienkārši ne kā aktierim, bet kā vienkāršam, normālam cilvēkam man gribas jums šo dzejoli nolasīt. Tas ir Paula Eliāra dzejols
Un nosaukumu jūs sapratīsiet paši. Uz savām skolas burtnīcām, uz skolas sola un kokiem, smiltīs neskartā sniegā, es rakstu tavu vārdu. Uz visām izlasītajām lapusēm, uz visām baltajām lapām, akmenī, asinīs, pelnos, es rakstu tavu vārdu. Uz zeltītām bildēm, uz kareļu ieročiem, uz karaļu kroņiem, es rakstu tavu vārdu. Uz džungļiem un uz tuksneša, uz putnu lizdām un irbuleņkrūmiem, uz savas bērnības atbalsts, es rakstu tavu vārdu. Šis barikāžu laiks ir viens no svarīgākajiem brīžiem visas Latvijas dzīvē, kad izšķīrās, vai mēs dzīvosim tālāk savā brīvā valstī. Un šeit emocionāli pārceļoties no Zaķu salas, garām smagajām mašīnām, traktoriem, mēs nonākam Vecrīgā. Man priekšā ir dienas grāmatas fragments, ko rakstījis mūsu skolnieču mamma tajā laikā. Rīgas Drazdene, 1991. gads, 4. 17. janvāris. Dumpīgā Rīga, es dievinu tevi, mana pilsēta. Es abrīnoju tevi, mana tauta, un pasakos tev, mans likteni, kā devi man laimi skatīt savām acīm to, ko pieminēs nākamās paaudzes. Mana Vecrīga. Vai tu vairs cerēji kādreiz 20. gadsimta beigās pieredzēt dienas, kad ap tevi atkal pacelsies mūris, neļaujot iekļūt naidniekiem Rīgas sirdī? Mūris no mašīnām, akmens bluķiem, metālūžņiem, bet būtībā mūris no cilvēku sirdīm, kas kailām rokām stāv uz barikādēm, spītējot pret viltu un naidu, pret prāta robežas zaudējošiem meliem un slepkavībām. Un nav bailes, bet tikai pārliecība un vienotība, kāda gaidīta gadu desmitiem ilgi. Jā, tikai tagad es saprotu, kā to var. Iet pretī tankam ar rokā paceltu krustu, kā to darīja meitene Lietuvā, kuru apglabāja vakar. Jo arī manī vairs nav baiļu, ir tikai neaptverama mīlestība un kliedzoša vēlēšanās darīt, cik var. Vai nav manī pavēlī?
Laimdota sēle pāri barikādēm. Tumsā un salā. Uguni kūra. Baltas bērns pagals. Spožas sveķu šķilas. Cilvēki nāca. Uguni kūra. Nu jau būs silti. Kana jau gaiši. Es diezgan nevis. Nu gatavs priekš sevis. Jum garām eju. Kādu uguni lepam. Kādu slapšu traumu. Kādu maitas kaulu. Romaitas tām vietām. Akmeni akmens cirtu. Un uguns tik vāri. Ne silta, ne gaiša. Sīvi smirdoši dūmi. Ja cilvēki drūmi. Soda un lomā. Nav gaismas gana. Guns piekrāpusi, izdzisusi. Bet vai izdzisusi? Nē. Šajā dzejolī ir 24 rindiņas. Tieši tik, cik mēs esam kopā. Un es esmu pilnīgi pārliecināta, viņi to dzejoli paši sameklēja, pilnīgi neapzināti. Un es saprotu, ka tajā ir ieprogrammēts. Mēs bijām, mēs esam, nu, un mēs būsim par Latviju. Vēlreiz. Mēs bijām, mēs esam, mēs būsim par Latviju. Uguns nenodzisīs barikāžu. Labdien! Es esmu Eva, un es jums stāstīšu savas mammas atmiņu stāstu no barikādēm. Tātad viņai bija ap 20 gadi, un viņa tajā laikā trenējās dejošanā. Dejošanas pulciņš notika netālu no tagadējās centrālās stācijas, netālu arī no Zinātņu akadēmijas. Tātad viņa devās uz kārtējo treniņu, iemetusies zālē, un viņa, kā jau ar visām savām draudzenēm meitenēm, sāka dejot. Mēģināt viņas repertuāru un tā. Zālē abās pusēs bija 2 televizori. Viņi nekad nebija ieslēgti, bet viņas pamanīja to, ka šodien viņi ir ieslēgti, ka tur rāda kaut kādu video. Nu, viņas dejoja tālāk, viņas īsti nepievērš uzmanību, bet beigās jau tas sāka palikt pārāk aizdomīgi. Rezultātā viņas apstājās, sāka skatīties, kas ir video, kas ko tur rāda. Tur rādīja pilsētas ainas, miglātītes, un video beigās pavēstīja to, ka pie Basteļa kalna ir sākusies apšaude. Tā jau vispār, viņas bija pie centrālās stacijas, tas nebija gluži tik tuvu Basteļa kalnam, tā jau vispār nekas traks priekš viņām, jo viņas bija salīdzinoši drošībā, bet mana mamma dzīvoja tajā laikā Ķīpselā. Rezultātā ceļš māju viņai veda caur no centrālās stacijas, gar Brīvības pieminekļu, gar Basteļa kalnu līdz tagadējai Nacionālajai operai un tur ar transportu līdz Ķīpselai. Un tad viņa sapratusi to, ka viņa netiek nekādā veidā mājās, domāja, ko tālāk. Viņai īsti nebija kur doties. Bet viena no draudzenēm teica, ka, paliec pie manī, īsti tev nav kur likties, tā ir viņa jau izēja. Rezultātā viņas beidzot treniņu, mamma aizgāja pie draudzenes, un tā viņas sēdēja līdz 4 rītā pie radio un klausījās, kas notiek. Jo satraukums bija milzīgs. Un
4 rītā viņa saklausīja to, kad ir beigusies apšaude un ar trīcošām kājām devās mājās. Labdien, esmu Adriana un esmu pastāstījuši Latvijas stāstu par manu opīti. Mans opītis Staņislavs, kas viņš jau bija zaudējis redzi pirms 3 gadiem, pirms barikādēm. Tā bija tāda parasta diena. Viņš sēdēja mājās, skatījās televizoru, bija ar Olmīti un ar viņu sievu. Tā bija parasta diena. Likās, ka viss būs kārtībā, parasta kā diena. Un tad viņš saņem pie viņa piebrauca viņa 3 labākie draugi. Un saka, klausies, ir tāda lieta, ka nāks, ka pie mums var iebrukt, mums jāiet jāaizsargā Latviju. Viņš bija neredzīgs, viņš pat neiedomājas tādu domu, ka viņš varētu pat nedoties turieni. Viņam bija uzreiz tāds, labi, dodamies. Kaut viņš bija neredzīgs, viņš paši saprotat, ka viņš īsti tur palīdzēt nevarētu. Viņš vienkārši tur stāvēja un bija par Latviju. Viņa draugiem aizbrauc, viņi tur nebija ilgi. Viņi bija Zaķu salā pie televīzijas torņa. Pārējie tie 2 draugi palīdzēja nolikt tās visas tās mans, kas bija priekšā tur, lai viņiem neiebrukt iekšā. Un viņš vienkārši sēdēja un sargāja savu Latviju. Tāpēc es mums visiem novēlu būt tik stipriem pāri visam, lai sargātu savu Latviju, lai kādi jūs būtu un kas ar jums būtu noticis. Sveiki! Arī es jums vēlos pastāstīt savu vecāku pieredzi barikādēs. Kad norisinājās barikādes, mani vecāki tajā brīdī dzīvoja Ķengaragā. Mamma bija stāvoklī ar manu māsu. Barikāžu dienā viņa nolēma doties uz Rīgas centru un Zaķu salu. Visur valdīja kopistiska un patriotiska sajūta, kas mammai radīja, kā jau viņa bija stāvoklī, viņa nedrīkstēja satraukties, kas viņai radīja mieru. Tētis stāstīja, ka tajā brīdī, kad viņa devās uz Rīgas centru, viņi nevienā brīdī nenobijās no tā, ka viņi var tikt nošauti, jo viņi zināja, ka kaut kas ir jāmaina un tā vairs dzīvot nevar. Rīgas centrā tika dalītas maizītes ar tēju, kā arī tika kurināti ugunskuri un dziedātas dziesmas. Visi latvieši bija kā viena liela ģimene, kas bija gatava aizstāvēt savu valsti un savu zemi. Un kā arī barikāžu laikā, mani vecāki pagūda pārmīt dažus vārdus ar operatoru Andri Slapiņu. Atgriežoties mājās, viņi uzzināja, ka operators neilgi pēc sarunas ir nošauts, kas mammai un tētim lika atcerēties visu. Mana omīte barikāžu laikā nepamet savas mājas. Viņa gatavoja maizītes un tēju manam opītim, kurš diennaktis pavadīja centrā un nedavās māju, jo viņš bija gatavs pasargāt savu zemi. Kā arī mans omes brālis no Limbažiem veda autobusus vairākas reizes dienā ar cilvēkiem, kuri vēlējās piedalīties barikādēs. Un kopumā, atceroties šīs atmiņas, manus vecākus pārņem patriotiska sajūta, un viņi ir laimīgi, ka viņi beidzot dzīvo brīvā Latvijā. Labdien! Es jums vēlētos pastāstīt par savu vectētiņu un vecmāmiņas atmiņām par barikādēm. Tas laiks bija ļoti saliedēts, visi ļoti baidījās, un es negribēju līt ārā no mājām. Pat es skarbākais vīrs ļoti baidījās, jo nākamā vodarē būtu tavējā. Tajā laikā vectētiņš un vecmāmiņa strādāja dzintaru darbnīcā, viņam strādāja dzintarus. Un tad viņi ieslēdz radio un klausās, un tas gan jau varētu būt. Un tad pēkšņi saprot, ka Lietuvā ir PSRS tanki braukuši uzšut cilvēkiem. Un viņi saprot, tas ir signāls, ka tas notiks arī Latvijā. Viņi steigšņi brauc atpakaļ šeit uz Jugu, uz mājām. Toreiz manai mammai bija 5 gadi un manam krustāvam 3. Viņa bija ļoti maziņa.
Mana vecmāmiņa toreiz viņus pieskatīja, kad Bezetiņš vecmāmiņa devās uz Vecrīgu aizstāvēt Rīgu. Tas bija tiešām ļoti saliedēts laiks. Viņi nesa viesmais, desu un tēju, pacienāja visus sargātājus. Un tad bija mītiņš 11. novembra Krasnolā. Sapulcējās ļoti daudz latviešu sarkanajiem karogiem. Viņi visi dziedājas himnu, bet PSRS negribēja pieļaut brīvu Latviju. Tajā laikā vispār nedrīkstēja teikt brīvu Latviju. Par to nedrīkstēja runāt, tas bija grēks. Un par spīti tam visam Latviju dziedāja Latvijas himnu. Un tas ļoti satricināja PSRS, un viņi nosūtīja vairākas helikopters, kas lidoja virs šiem cilvēkiem, lai nedzirdētu Latvijas himnu. Bet Latvijas dziedāja ļoti skaļi no visas sirds, un himnu šā vai tā varēja dzirdēt. Helikopterē virs Doma laukuma kaisīja dažādas skrējlapiņas. Es gan īsti nezinu, kas tur bija rakstīts, bet es pieļauju, ka tur varēja būt rakstīts Latvija būs mūsu, kaut ko tādu esmu dzirdējis. Bet tomēr mums visiem ir jābūt pateicīgiem šiem cilvēkiem, kas sargāja, jo pateicoties viņiem, mēs esam brīvi. Pateicoties viņiem, mēs varam elpot šo gaisu, dzīvot šajā zemē, un mums nevienam nav jālūdz atļauj par to, vai es drīkstu šeit dzīvot, vai es drīkstu darīt to, ko es gribu, jo mēs esam brīvi Latvija. No vēstures jūs zināt, ka visas pasaules impērijas ir beigušas pastāvēt, bet nekad tas nav bijis vienkārši. Un tieši tāpat tas bija arī pirms 25 gadiem. Jau 1990. gadā gan Latvija, gan Lietuva, gan Igaunija bija skaidri pateikušas, ka tās vairs nevēlas būt Padomju Savienības sastāvā, bija atjaunots Latvijas karogs, mums bija ievēlēta sava valdība, taču šī lielā monstrozā valsts savā agonijā, protams, demonstrēja arī spēku. Un tas ir tas, kāpēc barikāžu laiks ir tieši tagad. Tas aizsākās Viļņā, pie Viļņas televīzijas torņa, kur pret simtiem neapbrinotu cilvēku tika raidīts lodes, devās tanki, kur bija 14 bojāgājušo un 140 ievainoto. Tālāk notikumi sekoja Rīgā. Kad augšā virs Doma laukuma lidinājās helikopteri, es neatceros, vai viņi kaisīja vai neteica, ka viņi kaut ko kaisot zemē, kaut kādas lapīņas, ja, bet tas troksnis virs tā Doma laukuma, kur tas, tā skaņa nāk iekšā, tas bija tik drausmīgs, kad, radās tiešām tāda sajūta, ka, pat kaut kas ļoti nopietnas notiks. Todien par laimi nekādu uzbrukumu nenotika. Patiešām dramatiski notikumi norisinājās pāris dienas vēlāk, kad daudziem jau šķīta laiks doties mājās, barikādas beigušās. 20. janvāra vakarā man vienīgi uzbruka iekšlietu ministrijas ēkai. Rīgas centrs pārvēršas par kaujas lauku, kurā dzīvību zaudēja 5 cilvēki. 2 miliči no Bauskas, Vladimirs Gomanovičs un Sergejs Konaņenko, skolnieks Edijs Rieksniņš un jūru podnieku studijas operatori Gvido Zvaigzne un Andris Slapiņš. Sākās šāvieni, pirmie aizskrēja Slapiņš un podnieks. Viņa aizskrēja cauri Bastei kalnam filmēt, un sākās apšaude, kad es ielēcu mašīnā un braucu ārā uz Valdemāra ielas un izbraucu ārā kreisajā pusē, taksis jau dega Elizabetes krustojumi. Jā, stāvēja almanieši, viens uz krustojumi, kas stāvēja maskās. Un viņš visiem maķi pere maķi vārdiem kliedza razvarāčojas to zastriļu. Es apgriezos ar mašīnu un atbraucu atpakaļ un redzēju to, kad pēc tam podnieku 2 vīrieši. Viņš bija tādā šokā, kad viņš nevarēja paiet. Viņa kamera nesa citi. Viņu vilka praktiski, jo ka viņa biedrs draugus nošāva.
tik pagaidām. Trāpīju. Mēs no rīta izgājām. Tā sniegā vēl no rīta bija jāls asins. No rīta bija vēl jāls asins. Mūsu sievieši stāvēja un raudāja. Tas viss saprotams. Zied klājiens. Mūsu sievieši stāv rauda. Bet tiem ziediem kreisā pusē palēks kartona gabals nolikts. Prašķīcināts Ļeņingradki. Tā mums skaidro, ka tajā laikā Rīgai bijis kaut kāda Ļeņingradas sieviešu žurnālistu grupa. Tā kā arī Krievu bija mūsu pusē. Tauta lūdza Dievu, un mēs izgājām cauri viņām maziem zaudējumiem. Tā saka, vienam jāaiziet, lai 100 dzīvotu.